Juku, juku, sīki putni lido, lido vanadziņ. Šmušiņa šodiņi krasnija dunduriņ. Šmušiņa šodiņi krasnija dunduriņ. Nādā. Juku, juku, sīki putni lido, lido vanadziņ. Juku, juku, sīki putni lido, lido vanadziņ. Šmušiņa šodiņi krasnija dunduriņ. Šmušiņa šodiņi krasnija dunduriņ. Juku, juku, sīki putni lido, lido vanadziņ. Juku, juku, sīki putni lido, lido vanadziņ. Šmušiņa šodiņi krasnija dunduriņ. Šmušiņa šodiņi krasnija dunduriņ. Liels jums paldies! Un šis ir arī mirklis, kad mēs esam saktivizējuši visu enerģiju, visi putni ir sasaukti, un es domāju, ka mēs varam saukt. Man ir jāsaukt. Tev ir jāsaukt. Tā kā mēs esam arī tiešraidē, tad mēs varbūt kaut kādā brīdī skatāmies uz ekrānu, kaut kādā brīdī centīsimies arī vairāk uz jums. Sveicam jūs klātienē un tiešsaistē šai viedo ciemu dzīvajā bibliotekā Viedais nākotnes horizonts, kurā dzirdēsim 7 stāstus no aktīvām kopienām un ciemiem, kuri vēl ir ceļā uz viedā ciema status. Mēs esam Daiga un Daina no biedrības Ziemapīt, kur darbojās mazā Kurzemes piejūras ciematiņā Ziemupe. Šodien mēs atrodamies līdzās mākslinieku Ivara Mailīša skulptūrai Ērgļu suņi. Tie ir kādreizējo ērgļu viduslaiku pilssaimnieka Tīzenhauzena dzimtes dārgumu sargātāji. Leģenda vēsta, ka dārgumi joprojām atrodas pils pazemē, kur tos sargā 2 dzeldzīgi kalti suņi. Ērgļu viduslaiku pils teritorija vēsturiski ir bijis ērgļu centrs. Turīgā Tīzenhauzena dzimta šajā pilī saimniekoja gandrīz 2 gadsimtus. Šī vieta ir nozīmīga arī ar to, ka šeit ir dzimis latviešu rakstnieks Rudolfs Blaumans, kuru vecāki kalpoja pilī, un kurš ērgļu muižā aizvadīja pirmos 5 gadus, iepazīdams kalpu ikdienu, apkārtnes skaistumu un labi apgūdams vācu valodu. Mēs pajautājām ievadvārdus un iedvesmu runu mākslīgajam intelektam. Kā jau tas tagad ir moderni. Dārgie ceļotāji un ciemu radinieki, mēs sveicam jūs no burvīgā ērgļu viduslaika pils Pilskalna, kur senās vēstures elpas saistās ar mūsdienu inovācijām un sapņiem par nākotni. Šis ir ceļš, kas ved mūs uz viedo ciemu, kur smelties iedvesmi no mūsu brīnišķīgās vēstures un vērst skatu uz priekšu ar jaunu enerģiju un radošumu. Pils kalnos stāv lepna skulptūra, ērgļu sargsuņi. To spēcīgie un uzticamie skati mūs aizsargā un virza uz priekšu, atgādinot par mūsu spēju pārvarēt šķēršļus un sasniegt savus mērķus. Kā šie sargsuņi, mēs arī varam būt neapturami un stipri, ejot pretī viedajai nākotnē. Tā kā mēs atrodamies Rudolfa Blaumaņa dzimšanas vietā, vēlamies atgādināt par šo lielisko latviešu rakstnieku mantojumu. Viņa radošums un mākslinieciskā iztēle nav tikai iedvesmojusi mūsdienu literatūru, bet arī uzsvērusi mūsu nacionālo identitāti. Mēs varam gūt iedvesmu no viņa darbiem, kuros ir mīlestība pret dabu, dzīvi un mūsu latviskumu. Esot ceļā uz viedo ciemu, lai radītu labāku nākotni, neaizmirstam, ka katrs no mums spēj ietekmēt pārmaiņas. Kā ciemi mēs varam savienoties, lai radītu infrastruktūru, kas atvieglo mūsu ikdienas dzīvi, uzlabo mācīšanās iespējas un atbalsta uzņēmēju darbību. Mūsu viedie ciemi var būt vietas, kurās ziedēs inovācijas un kreativitāte, kur mēs izmantosim modernās tehnoloģijas, lai risinātu globālās problēmas un veidot ilgtspējīgu sabiedrību. Tā domā mākslīgais intelekts par mums. Domājot par mūsdienu tehnoloģijām, tad mazliet par noteikumiem. Mīļi aicinām ikvienu, kurš ierodās tagad vai ir šeit jau klātesoši, jebkurā brīdī, kad jums ir vēlme, droši dodaties pacienāties ar siltu piparmētru tēju, uzcienāties ar kādu cepumu, lai ir jauda šo visu noklausīties. Runātājiem laika atskaita būs 5 un 7 minūtes. Pēc pirmajām 5 minūtēm noskanēs gongs, tad jūs zināsiet, ka jums ir palikušas vēl 2 minūtes. Un pēc 7 minūtēm tad vēlreiz noskanēs gongs, un tad jūsu runa beidzas. Skatītāju jautājumu būs pēc visu ciemu stāstiem, jo vienkārši mums ir mazliet vēl jāskatās, kā mums te ies ar to laika plānojumu. Bet cerams, ka viss izdosies ļoti veiksmīgi.
Tad mēs varam sākt, jā? Mēs varam sākt. Talsos to sauc par pērkoņu kazu, Sesavā par ķiku kazu, Džūkstē par beru kazu, bet pie mums Ziempē par mērkaziņu. Teika stāsta, ka putns ielaidies vienā mājā, kur paša to brīdi saimniecei pagrabā piens izlīs. Saimniece saukus kaķi uzlaizīt, ķiķi, bet kaķa vietā āzes pa priekšu pamanījies. Šonu saimniece triek uz projām ar žagaru. Āzes sāpēs iebrēcies, mē, mē un aizskrējis kūtī. Ķikuts to noklausījies un dziedājis pakaļ. Ķiku, ķiku, mē, mē, un tāda tā dziesma viņam arī palikusi. Un mūsu pirmais stāstītājs ir spītīgie ķikuti, jeb degumnieki, un aicinām Daci Kalniņu pastāstīt savu. Tā kā droši Daci nāc šurp, nāc šeit sēdi. Tagad visi zinās, kā ir jādara, vai kā nav jādara. Jā, tas pirmais ir. Tagad, redz, ja tu sevi redzi, tad viss ir kārtībā. Nu, labdien visiem ērgļos. Esam no degumniekiem. Esam spītīgi ļaudis degumniekos, tāpēc arī spītīgs ķikuts. Paldies, mēs tagad zināsim, kā dzied ķikuts. Mēs nezinājām. Nu, lūk, degumnieki ir Ošupes pagastā, daudzi jauc un domā, ka arī mūsu ciems ir Ošupe. Ir arī ciems Ošupe, bet tas centrs tomēr ir degumnieki. Un kopumā mūsu pagasts ir ļoti plašs pēc teritorijas, bet cilvēku resurss mums nemaz nav liels. Cilvēku resurss ir 880 cilvēki vidēji. Nu, tas skaits mainās. Bet tas nozīmē, ja mēs tur esam maz, tad mums ir jābūt stipriem. Mēs nevaram tā lietas darīt. Tāpēc mūsu motivācija ir spīts un patriotisms. Un kā gan mēs nebūsim patrioti? Ja mūsu Ošupes pagastā ir Oskara Kalpaka dzimtās mājas Liepseles. Un tad, mēs gribot, negribot, bet mēs lielākā daļa tiešām visi esam ļoti patriotiski noskaņoti, un tāpēc, ja ir kaut kas jādara kopā vai jāiet kopā, mēs arī to daram. Par cik mēs esam arī spītīgi, ja mums ir kāda lieta, kas mums nepatīk, mēs varam tiešām sadoties rokās un mēģināt šo lietu labot. Pēdējā no lietām, ko mēs mēģinājām labot, un mēs turpināsim labot, bija mūsu ceļa problēma. Mums ir diezgan slikts ceļš ceļa posmā Meirāni Lubānas ezers. Nu, tad mūsu spīts ir tāda, ka, kā jau teicu, mēs esam 880 iedzīvotāji, bet pārakstus mēs savācām 1700 pāri. Tā kā mēs... Bet tagad netik priecīgā ziņā. Mums vēl jāturpina cīnīties, jo atbilde mums to, ko mums atsūtīja Latvijas valsts ceļi, mums nepatika. Nu, lūk, tātad, ko tad dara cilvēki degumniekos Ošupes pagastā? Lielākā daļa, tomēr mēs esam zemnieki. Nu, bet tādi tiešām lielāki vai mazāki zemnieki. Tie, kas nav zemnieki, tie ir atraduši savu nišu un strādā savā nišā, jo jāstrādā ar visiem. Un tā ir mūsu zelta ola, darbs, ticība un zeme tajā vietā, kur mēs esam, ar tiem resursiem, kas mums ir. Kā jau visur, mums kaut kā varbūt arī kādreiz nav, bet tad mēs spītīgi meklējam to, kā mums nav, lai mēs to dabūtu. Tātad, lai cik dīvaini nešķistu tādās mazos degumniekos, mums ir baseins. Mums ir trenažieru zāle, mums ir sava skola, tur var to likteni visādi var būt, bet mums viņa ir. Mums ir jauniešu centrs, kas tāpat tikai un vienīgi no pašu jauniešu iniciatīvas. Tas nebija vienkārši domas radīts, izveidots. Nē, jaunieši paši nāca, jautāja, kur mums viņš varētu būt, paši remontēja. Tad pamazām sākām arī rakstīt projektus. Un kā gadījies, kā ne, pavilka mani līdzi, un es esmu tā, kas ikdienā arī strādā jauniešu centrā. Un, lai strādātu jauniešu centrā, gribot, negribot, tu nokļūsti arī nevalstiskajā sektorā, kad tu nodibini to savu biedrību, jo tev gribās piesaistīt kaut kādu naudiņu. Un šis ir izdevies diezgan veiksmīgi, esam diezgan daudz projektus jau realizējuši.
Un jau aizmirsus, tas gan nav mūsu biedrības projekts, bet Degumniekos ir arī hokeja laukums. Kā mēs paši smejamies, mums ir sava arēna, kura ziemā veiksmīgi darbojās, un priekš tāda maza ciematiņa tā tiešām ir liela un ļoti kvalitatīva, un ko mēs ļoti lepojamies. Nu, lūk, un pa projektiem, kad citi domā, kas tad jums, jūs jau tik uzrakstīt projektu, dabūjiet naudu un tā, bet tā jau vienmēr nav. Kādreiz arī nesanāk. Viens piemērs no tā, kā mums nesanāca. Mēs gribējām ģitāras uzrakstīt jauniešu centram, bet tur mums nesanāca. Mēs uzrakstījām kokles. Tā, bet viss skaisti, paši taisījām kokles, bet ko, neviens jau nemāk spēlēt. Un kā gadījies, kā ne? Madonas novada fonds izsludina projektu konkursu uz apmācību projektiem. Un tur bija ļoti skaists projekts, un mēs mācījāmies spēlēt kokles. Tāpēc es gribu teikt, ka reizēm ir varbūt arī labi, ka nesanāk. Jo tad, kad tev nesanāk, tu meklē citas vietas un citas idejas un citus cilvēkus. Un beigās, kad tu atskaties, tas ir sanācis krietni labāk. Nu, lūk, par to spītīgumu, kāpēc mēs esam spītīgi. Tādēļ, ka es nezinu, kur vēl ir tāds ciems, kur cilvēki ir saspītējušies un izrakuši dambi, lai ezers viņus neaplūdina un lai viņi tur varētu zemniekot un strādāt. Nevis gājuši prom un meklējuši citas zemes, kur to darīt, bet darījuši tieši tur, kur viņi ir. Un jā, un ja pavasarī zemniekam lauku izēd zosis, tad zemnieks nošpļaujās un sej vēlreiz, lai kā būtu, kā būdams, bet kas jādara, tas jādara. Sava zeme ir jākopj, sava vieta ir cieņā jātur. Un jā, mūsu vērtība ir cilvēks. Es nokavēju. Es vēl varu lielīties. Jā. Nu, protams, mēs varam lielīties ar mūsu ezeru, kas ir ļoti unikāla vieta. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un tad, kad pie mums brauc putnu vērotāji no ārzemēm, tam sākumā likās, ko? Nopietni pie mums? Ko jūs neesat redzējuši? Un kad mūsu ģimenes strādnieks pļavā, viņam nāk fotogrāfs un māju. Un viņš izkāp ārā un viņam angliski jautā kaut ko par putniem. Viņš, kādiem putniem? Un izrādās, jā, mēs esam unikāla vieta arī ar putniem. Un, jā, vēl mums ir tāda ļoti laba tradīcija kā pagasta svētki, kad tiešām sanāk lielākā vai mazākā daļa cilvēku visi kopā un ir vienkārši kopā. Un katram runātājam būs arī maza dāvaniņa. Un QR kodiņš būs jānoskanē, un tad jūs arī uzzināsiet, kas tas īsti tāds ir un kā to pareizi likt lietā, bet stāsts jau joprojām ir par putniem. Lai tad varbūt ne tikai jūsu iekšējiem putniem, bet arī tie, kas tā kā veido to jūsu apkārtni labāku, košāku, skanīgāku, tad ir arī kāds prieciņš. Tās biežāk novērojamas saldūdens ūdens tilpnēs, gan upēs, gan ezeros. Ļoti reti var novērot atklātā okeānā, bet ziemas periodā mēdz uzturēties mierīgos jūras līčos. Lielās upēs var novērot, ka putni ļaujas straumei un slīd lejup pa upi vairākus kilometrus. Pēc tam paceļas spārnos un lido atpakaļ uz ceļojuma sākuma vietu vai atpakaļ dodas aktīvi nirstot pret straumi un medījot. Lai paceltos spārnos, tai ir jāieskrienas vairāk metri pa ūdens virsmu. Paceļoties gaisā, lidojums ir spēcīgs un ātrs. Šī bija spītīgā gauru pīle. Un par kāpēc spītīgā gauru pīle, to droši vien mēs dzirdēsim no stāstiem par ērberģi. Aicinām Žannu Miezīti. Mūsu gauru pīle gan
nedzīvo tā, kā bija aprakstīts. Mums ir tiešām īpašas laikam gauru pīles. Tā sperē ozolu dobumos. Un es pirmo reizi redzēju, mums skola, kas atrodas Muižā, ir parka teritorijā, gaidām izlaidumu, un pēkšņi redzam, no ozola dobuma sāk krist pīlēni, tad beigās izlien pati gauru pīle, viņa dodas pa priekšu un pīlēni viens otram pakaļ, un viņa dodas uz upi. Pa ceļam mums ir strūklaka. Viens pīlēns, droši vien tas nerādnais, tas ierāpjas tajā ūdens tiltnē, kas ir strūklakā, un mamma šo sauc uz upi, jo tā ir turpat. Bet viņš tā spītīgi izdara to, ko viņam gribas, un tad viņš pievienojas saimei. Mums ir šī gauru pīle spītīgā, reāla, mūsējā. Ērberģe ir sena vieta, pirmo reizi minēta rakstos 1465. gadā. Un tā ir īpaša, tie magnēti ērberģes ir vairāki. Pirmkārt, tā ir Ērberģes Muiža, kurā darbojas skola, kurā pastāv skola. Viena ēka, bet ar divām nozīmēm. Ērberģes Muiža ir turisma objekts. Mūs ļoti apciemo turistu grupas, turisti, un mēs viņiem piedāvājam leģendu takas, ko vada 4 gidi. Muižas tērpos īpašos ir barons von Hāns, Zilā dāma, Muižas ragana un baronese Marija. Pie Muižas pieder arī Marijas tilts, ko barons Hāns savā laikā cēlis sievai Marijai. Un es domāju, tas ir vienīgais tilts Latvijā, kuram svin vārda dienu. Katru gadu 22. jūlijā, lai tā ir pirmdiena, trešdiena, svētdiena, vienalga kura diena, mēs svinam Marijas tilta svētkus. Tos mēs svinam īpaši rotājot Marijas tiltu, un tad ir koncerts un visādas meistarklases un dažādas izdarības. Sacensības upes viena krasta iedzīvotājiem ar otra krasta iedzīvotājiem, kā nu kuro gadu. Tad par Muižu esmu izstāstījusi, tas ir viens magnēts, otrs magnēts, ja Muiža tā ir senatnīguma aura, jo ir labi saglabājusies, un mēs to cenšamies dažādos projektos to muižiskumu izcelt. Esam arī parkā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas kopprojektā izveidojuši mūsuprāt fantastisku estrādi. Tā nav liela, bet ļoti krāšņa, un mums tiešām tas izmērs ir īstais. Pasākumi Ērberģē notiek katru nedēļas nogali. Reize nedēļā ir balle, zaļumballe tagad Ērberģes estrādē, kur pulcējas, izrādās ciemiņi mums ir no visām Latvijas malām. Jo cenšamies aicināt labus mūziķus, un balles ir omulīgas un ļoti jaukas. Bet savukārt to modernumu mūsu ciemā ienes skola. Tā ir pamatskola, kuras no apakšstruktūra ir arī bērnu dārza grupiņas, tātad mācās bērni no 1,5 gada līdz 6-gadīgajiem ir bērnu dārza telpās, un turpat pāri ābeļdārzam ir skola, kura ir Muižā, 1.–9. klases. Ļoti ceram, ka saglabāsim Muižu, bet skola nav tikai no 5-gadīgajiem līdz 9. klasē, tā ir īstenībā mūža izglītības vieta, jo nemitīgi vieni kursi nomaina otrus, pieaugušo izglītība notiek. Īpaši iecienīti ir datorkursi un šoferu kursi, B kategorijas šoferu kursi. Vieni beidz, otri sāk, tas vienkārši visu laiku tas notiek. Un trešā lieta, ar ko mēs lepojamies, tās ir biedrība Ērberģietes.
kuras savu darbību sāka, tās ir ciema sievas, dažādu profesiju, visu ciemu, visas ciema vietas pārstāvošas, un sākām mēs ar to, ka atjaunojām to bērnu dārzu, kurš 10 gadus bija nostāvējis nelietots. Mēs Juliānas fondā saņēmām naudiņu, labu naudiņu projektā, un atjaunojām šo bērnu dārzu, kas tagad arī darbojās. Un pēc tam atjaunojām sporta halli, kur arī bija uzcelta vēl padomju laikos, bet tādā neizmantota, nesakārtota. Lūk, uz šiem 3 balstiem mēs esam visi kā viens. Vai tā ir skola, vai tas ir pagasts, vai tās ir ērbeģietes, vai tas ir mums ir sociālās aprūpes centrs mūsu pagastā. Tas arī ir klāt. Mēs visu darām tiešām kopā, visas lietas mums ir kopā. Un tas ir mūsu spēks. Un uz to mēs arī ejam. Jā. Paldies. Paldies par iedvesmojošo stāstu, un arī jums ir maza ciemiņa. Nozīmēsiet, ko ir paudzi, un uzzināsiet, kas ir tāds ir. Labi? Kā to likt lietā? Šis putns Latvijā ir sastopams visu gadu. Tie ir lielākie zosveidīgie putni un ir vieni no lielākajiem lidojošiem putniem pasaulē. Lielākie indivīdi ir garāki par 1,5 metru un sver vairāk par 15 kilogramiem. Spārnu izplētums var sasniegt pat 3 metrus. Cēlais gulbis kusa, Iveta Kaparkalēja. Var stāvēt kājās. Jā, mēs palīdzēsim. Sveiki! Esmu ieradusies no Madonas novada Aronas pagasta Kusas. Esam apmēram 18 km attālumā no Gaiziņkalna. Un mums Aronas pagastā darbojās jau 10 gadus multifunkcionālais centrs pirmais stāvs. Un, protams, zem tā stāva iekšienē tā ļoti veiksmīgi darbojas biedrība Aronas pīlādes. Mūsu pagasta vērtība ir tie cilvēki, visas paaudzes, jo savā laikā vairs nevarēja veidot jauniešu centrus, bija jāveido multifunkcionālie centri, un mūsu gadījumā šis ir ļoti veiksmīgs risinājums, jo mums darbojas gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie, gan seniori. Visi, kas vien grib atnākt, un visi, kas arī kopā darbojas, un nedaudz drusciņi. Biedrība šo gadu laikā, 10 gadu laikā, kopš centrs darbojas, ir realizējusi dažāda lieluma projektus, kopā 23, un ja vēl pieskaita šī gada 3, kas būs klāt, mēs tādi ļoti bagāti esam. Mēs ļoti daudz finansējumu esam ieguldījuši no dažādiem mūsu atbalstītājiem, gan Madonas novada pašvaldība, gan Aronas pagasta pārvalde, gan Madonas novada fonds, līderis un lauku atbalsta dienests, Valmieras novada fonds un visi pārējie. Mūsu darbība ir tāda, ka mēs cenšamies iesaistīt visus. Nav tā, ka viens projekts ir tikai jauniešiem, viens projekts ir tikai pieaugušiem, viens senioriem. Mēs tā kā vienā projektā, starptautiskajā, mēs uzsverām to domu, ka mēs visi toreiz darbojāmies kā zobratiņš, un tā mēs arī turpinam darboties līdz šim. Šeit, protams, visus tos labumus un visādas tādas lietas mēs, protams, nesaliksim un neizdarīsim un nepateiksim 5 minūtēs, bet tas, kas ir mums tāds ļoti, ļoti nozīmīgs, mēs esam izpētījuši sava pagasta kultūra vēsturiskās un tādas skaistākās vietas. Mums ir savi Aronas pagasta skatu punkti, mums ir turisma maršruts, kurā var doties ar velo gidu palīdzību. Mēs ļoti daudz esam iedzīvotājiem devuši dažāda veida
apmācību projektus. Mēs esam auduši, mēs esam šuvuši, mēs esam muzicējuši, mums ir izveidota centrā pašiem sava skaņu ierakstu studija. Un brauciet, ierakstiet kaut ko un dodieties tālāk. Un katrā ziņā tas darbības lauks ir visai plašs. Mēs ļoti daudz esam arī darbojušies infrastruktūras sakārtošanā, ļoti daudz esam darījuši labas lietas tieši arī uz svētkiem. Tur arī iesaistās gan jaunieši, gan pieaugušie, gan mūsu uzņēmēji pagasta. Un mums patīk rotāties. Mēs visos gadalaikos varam atrast arī iespējas radīt svētkus ne tikai sev, bet arī garām braucējiem. Un mēs ļoti daudz savas pagasta vietas esam izcēluši un izveidojuši spēles. 2017. gadā mēs izveidojām interaktīvo spēli Gailis ganos, kur ir ne tikai mūsu pagasti, bet visi Madonas novada pagasti toreizējie pirms tās reformas. Un tā spēle ir atrodama katrā Madonas novada pagastā. Pēc tā mums bija tāds lepns pasūtījums no izglītības pārvaldes. Mēs uztaisījām arī katrai izglītības iestādei šo te koferīti. Un darbojamies. Bet kas tad mums ir šodien? Un es gribētu teikt, ka jaunieši ir mūsu šodiena, jo viņi īpaši pēdējos gadus pašos pirmsākumos centra šie jaunieši nāca uz centru, vienkārši pavadīja savu brīvo laiku. Tagad viņi ir padzīvojuši ārzemēs, pastrādājuši, un viņi saprot, ka viņi taču ir tie, kas var kaut ko izdarīt. Un pēdējos gados mums ir ļoti fantastiska sadarbība ar jauniešiem bijusi tādējādi, ka viņi mums ir izveidojuši tādus košos krēslus kusai, kur var sēdēt un atpūsties un pārunāt atkal jaunas idejas un vēl virkni visādu citādu lietu. Lielais jautājums. Šis ir skats uz Kusu no putna lidojuma. Tā baltā lielā ir Kusas skola, kura tikko maija beigās nosvinēja 100 gadus. Un lielais jautājums ir par to, kas tad būs tuvākajā nākotnē. Jo, kā jūs zinat, ir reformas, ir jautājums aktuāls par mazajām lauku skolām, tāpēc šis ir ļoti raips fons, lai tās problēmas neiedodas gaisā. Tas ir jautājums par identitāti, jo mēs ļoti gribam saglabāt savu pagastu un būt paši sev saimnieki un paši sev noteicēji, nevis klanīties kaut kur, kādam locīties, bet mēs gribam tā stalti izslieties un tā kā tie gulbi, kas mums no viena ezera uz otru pāri ceļam vasarā staigā, tad mēs tā arī gribam ar paceltām galvām un pleciem iet uz augšu. Un tālāk, tāpēc mums tie pakāpieni arī ir, varbūt jūs pēc tam varēsiet kaut ko ieteikt. Bet katrā ziņā tā mūsu vērtība ir mūsu pagasta vide, mūsu pagasta vietas, ļoti daudz īpašas vietas. Un ejam uz priekšu, un kā teica, vienās mācībās labāk nodilt nekā sarūsēt. Mēs arī gatavi pagājušajā gadā pirmo reizi organizējot pagasta svētkus, iepriekš mums bija cits formāts. Mēs ieraudzījām tādu vecu ugunsdzēsēju mašīnu, mēs dabujām pie dziesmas. Pagasta vecis mūs viņu veda ar to mašīnu, mēs ir tāda muzikāla apvienība, dziedādami pa Kusu un visiem pagasta ciemiem izbraukājām, visus piecēlām un tā kā mēs kustēsim, mēs darbosimies un mēs nepaliksim. Un tad sakņuši. Lai tad jums ir labāks lidojums uz priekšu, arī jums īpašais maisījums, ar ko pabarot ne tikai iekšējos, bet drīzāk ārējos putnus, kas ēdojos vidi. Paldies. Putns ir neliela. Ko?
Šī putna acis atrodas sejas priekšējā plaknē, un abu redzes leņķis pārklājas par apmēram 50 līdz 70%. Tādējādi tām ir samērā laba binokulārā redze, salīdzinot ar dienas plēsīgajiem putniem. Putna tīklens 1 kvadrātmilimetrā ir apmēram 56,000 fotoreceptoru šūnu. Un šis, protams, ir stāsts par modrajām pūcēm, un par to mums noteikti pastāstīs Jāņa Kalns. Jāņa Kalnu šodien pārstāv Madara Mažējeve, Dagnija Mažēja un Šarmīta Kukāri. Lūdzu, aicinām priekšā. Sveiki visiem! Mēs esam no Madonas novada Kalsnas pagasta Jāņa Kalna. Un mūsu ciematiņā ir nedaudz virs 200 iedzīvotājiem. Mēs esam ļoti maz, neesam daudz. Un viss sākās ar to, ka 2019. gadā es izlēmu, ka mums Jāņa Kalnā vajag sākt darboties atkal kultūras jomā tieši, jo mums viss bija tā kā noklusis un nekas nenotika. Tajā 19. gadā es iesaistījos Kalsnavas jauniešu centra upes veidotajā projektā Var kāpt vēl augstāk, kas laikam skaitījās Pumpura projekts, un es izlēmu, ka mums vajag atjaunot Jāņa Kalna kultūras nama vecās telpas. Tajā mirklī man vajadzēja savākt vairākus jauniešus, jo vienas to noteikti nevarēja izdarīt, un mēs savācāmies 8 jauniešu grupa tieši no Jāņa Kalna. Un ar tādu drosmi gājām pie pagasta vadītāja prasīt atļauju. Mums to sniedza, un visas vasaras garumā 19. gadā mēs arī šīs telpas remontējām. Bet tas, protams, nebija viens mūsu darbs, tas bija manas ģimenes arī darbs, mammas un, protams, arī līdzcilvēku apkārt, jo bez tiem nevarēja. Tur tiešām bija ļoti smags darbs jāiegulda, jo tās telpas bija 20 gadus vismaz neremontētas, viņas bija vecas un tiešām smags darbs jāiegulda. Tad augustā sanāk mums bija atklāšana, ja. Ļoti daudzi mums neticēja līdz tam, neticēja līdz tam brīdim, kad bija tā atklāšana. Un tā kā mēs atvērām tās durvis vaļā, un visi tur gāja un skatījās, tiešām bija šoks, bet te pašā laikā arī prieks par to, ko mēs esam izdarījuši. Un tas bija tas galvenais, tas sākums, un šobrīd jau, tad, kad gāja tas laiks, tad mums, protams, arī vajadzēja tām telpām kaut kādu nosaukumu, jo, Jāņa Kalna telpa, jauniešu telpas, un tas tā kā jau bija, tā apnicis drusciņ, tad mēs veidojām aptaujas, un iedzīvotāju vidū mēs nolēmām, ka mūsu nosaukums būs pilnīgs kosmos. Un to arī sākās vis tālākais stāsts. Jā, pilnīgs kosmos. Man liekas, kaut kas tāds neticams, neiespējams, es varētu teikt pat pārdabisks, jo patiešām apkārt bija ļoti tāda liela neticība, ko mēs spējam, ko mēs vispār darīsim un ko mēs vispār gribam un tā tālāk. Jā. Pēc kaut kāda laiciņa ejot, sanākot kopā Jāņa Kalna iedzīvotājiem, lēmām, ko darīsim tālāk un kas kā, un nonācām pie secinājuma, ka mēs vēlamies nodibināt biedrību, kurai arī ir nosaukums Pilnīgs kosmos, lai mēs varētu realizēt kādu projektu. Kaut ko varam iesākt, jo no pašvaldības puses mums nebija nekāda atbalsta. Jā, kaut kā tā. Un tā mūsu motivācija bija atmosties, vēlme darboties un būt kopā. Jāņa Kalnā visi mēs esam kā viena liela ģimene. Patiešām mēs esam, ja mēs koncentrējamies uz kaut kādu lietu, tad mēs spējam savākties kopā,
saliedēties un izdarīt un paveikt arī lielas lietas. Jā, mums arī plakātā ir modrā pūce, kur patiešām mēs esam modri, gudri un atjautīgi. Esam. Jā, esam. Tāda esam un esam līdz šim, kā jau Madara saka, paveikuši lielas lietas, organizējuši dažādus pasākumus, dažāda vecuma cilvēkiem. Un es domāju, ka arī šie pasākumi aptver tādu plašu interešu loku, gan sporta pasākumi, ikgadējā lauku sēta, kurā var visi piedalīties gan kā dalībnieki, gan arī kā organizatori. Volejbola turnīri tiek organizēti, bet, kā Madara teica, tas viss tā kā pašu spēkiem notiek, bez īpaša pagasta tā kā atbalsta. Un arī esam jau zumbas soļus uztrenējuši jau arī. Un kopā būšanas prieku mēs varam baudīt arī dažādās ballītēs, tematiskajās diskotēkās, karnevālā, un arī Madara cenšas aicināt tādas, būtībā Latvijā jau slavenas grupas vai mūziķus, tā kā, lai Jāņukalnā tas notiek, tiešām Jāņukalnā. Bet, protams, ir ne tikai izklaide, ir arī, teiksim, mēs organizējam arī nodarbības un darbnīcas, kur cilvēki var tā kā labāk iepazīt sevi, arī tā kā pilnveidoties. Piemēram, es pati pirmoreiz apmeklēju kakao ceremoniju, vai arī jogas nodarbības, un arī dažādas radošās darbnīciņas, kur mācāmies vai kādus rotājumus veidot, vai iemēģināt roku arī kūku cepšanā. Ko vēl darām? Vēl konkursos arī piedalāmies. Radošajā konkursiņā neparastie putnu būri, tad arī labo darbu nedēļu ietvaros arī pašu spēkiem izveidojām volejbola laukumu. Un arī vēl, ko mēs darām, arī labdarības akcijās piedalāmies. Iepriekšējā gadā vai šajā gadā, kā tu tur ir? Iepriekšējā gadā savācām arī barībiņu dzīvnieku patversmei. Un tad mūsu vīzija būtībā ir, ka kopā mēs varam daudz vairāk izdarīt, un lai tas mums tā kā izdotos, mums īstenībā ir jāapzina tās mūsu ciema iedzīvotāju stiprās puses, kā mums katrs var palīdzēt. Cits varbūt ar koku, varbūt kādu dzejas vakaru varam rīkot, ko īstenībā mēs paši vēl nezinām. Un tas tā mūsu zelta ola un tas mūsu virzītājspēks būtībā jau ir tā mūsu biedrība, pilnīgs kosmos un Madara, kura neļauj ne man, ne savai meitai, tā kā iegrim tādā ikdienas rutīnā, bet saka, jāatmostas un jādarbojas. Paldies, Madara. Paldies. Arī jums, lai jūs putnu kopā visu salidot. Paldies. Paldies. Putns ir neliela auguma, ceļvārnu veidīgais putns. Tam ir 7 pasugas. Sastopams lielā daļā Eirāzijas un arī Latvijā tas ir diezgan bieži likstotājs. Tas ir viens no ekosistēmas indikatoriem, tā klāta esamība norāda uz tīriem ūdeņiem, zivju bagātību un kopējo ekosistēmas veselīgumu. Šo asociāciju izmanto arī Latvijas dabas fonds, grafiski attēlojot to savā logo. Tālākais stāsts būs par brīnumaino zivju dzenīti, un to mums stāstīs Rudzāti Liena Brūvere. Labdien! Mani sauc Liena Brūvere, un es esmu brīnumainais zivju dzenītis, kas mīt Rudzātu pagastā, Ošas un Saunas upes krastos. Rudzāta atrodas Līvānu novadā un tādās krustcelēs ar labu atrašanās vietu. Zemgales līdzenumi, tā teikt, bet Latgalē. Ar diezgan smagu zemi, mālainu. Iespējams, tāpēc pie mums lielākā daļa nodarbojas tieši ar lopkopību un gaļas lopu audzēšanu, un, ja nesamalošos, tad tās ir 15 līdz 20 ļoti lielas saimniecības un 2 ļoti lielas saimniecības. Bet ar graudiem, piemēram, nodarbojas tikai 2.
Mēs esam aktīvi vietējie iedzīvotāji, kuri jau kopš 2008. gada regulāri ir piedalījušies dažādās pagastu sakopšanas talkās. Mums ir sava amatieru teātra kopa, vīru un sievu ansambļi, līnīdejas, aktīvi seniori, kuri regulāri tiekas, mazo bērnu kolektīvas, tie ir tādi pašvaldības atbalstīti lietas, bet mums ir arī ļoti sportiski ļaudis. Mums ir puiši paši sarganizējušies uz volejbolu, basketbolu. Ziemas mēnešos viņi dodas uz tuvējo karjeru un lej sev ledu, pucē un pulē, lai varētu spēlēt hokeju. Bet mēs, dāmas, ziemas vakaros vismaz 2 reizes nedēļā sapošamies un ejam uz vingrošanu, lai nesēdētu tā vienkārši tumšos vakaros mājās. Regulāra saziņa mums pagastā notiek dažādās WhatsApp grupās, bet šobrīd mēs izstrādājam tādus kā noteikumus, lai varētu izveidot vienu lielu grupu, kurā mēs varētu likt visu informāciju, kas attiecas tieši uz visu pagastu, lai mums nav jāsaliek 10 WhatsApp grupās, vēl Facebookā, lai mēs sasniegtu to lielāko skaitu un tieši tos cilvēkus, kurus mums vajag sasniegt. Mēs sanākam uz kopsapulcēm un paaicinām arī uz tām sapulcēm pašvaldības pārstāvis, lai kopā risinātu tos sasāpējušos jautājumus, uzdodam viņiem, lai viņi mums palīdz atrisināt tās lietas. Sākumā bija daudzi, kas teica, lai nāk tas, kuram par to maksā, lai dara tas, kur tur mēs tur. Bet tagad es redzu, ka tie cilvēki arī ir ar mums kopā, nāk, dara, un mēs mēģinām risināt paši bez tiem, kuram par to maksā. Par inovācijām runājot, es pajautāju lielākajam mūsu uzņēmumam, kas jums ir inovatīvs. Un viņi man viņiem viss ir inovatīvs. Viņiem nav kaut kas inovatīvs. Un tūlīt mūsu pagasta centrā mēs atklāsim jauniešu biedrības sēnītē līderu projektu. Tas ir 3x3 basketbola laukums ar FIBA certificētu zviedru firmas Bergo Floringu segumu. Gribu teikt, ka tāds noteikti būs vienīgais Latgalē, varbūt pat Latvijā. Nemāku tā baigi apgalvot, bet Tokijas zelta iedvesmoti mēs uztaisījām to. Tagad mēs norunājam, pie bronzas nē, bet tā kā mums būs hokejā zelts, tad celsim halli. Mēs esam lieli lokāli patrioti. Mēs audzējam avenes, smilcērkšķus, vietējā bioloģiskā saimniecībā baro mūsu skolēnus 2 skolās, kas mums ir pagastā. Kopjam tradīcijas medību klubā, mums ir biblioteka, ģimenes ārsta prakse, 2 baznīcas, tad tāda interesanta vieta kā cilvēka attīstības centrs Rāmzeme, kur var iepazīties ar permakultūras principiem un izjust ajurvēdas masāžu ķermenim. Mums ir savu podniece, kas ir remigrante, pērļu rotu meistara, autoservis mums ir un certificēta lopu kautule. Mūsu dabas bagātība, tie ir 2 lieli purvi, kas mums ir blakām. Lielais pelēčāras purvs un meģņu purvs. Uz pēdējo vietējie entuziasti ir uztaisījuši pavisam vienkāršu dabas taku, kurā ir norādes, apstāšanās vietas, un vēl tādas liels dabas vērtība mums ir Rudzātu muižas parks. Muiža, diemžēl ir nodedzināta vācu karaspēkam atkāpjoties 2. pasaules kara laikā, tad mums nodedzināja gandrīz visu centru, un tā ir ļoti skaista ainaviska vieta. Mūsu parks Ošas upes krastos, turpat, kur tas brīnumainais zivju dzenītis dzīvo, un šī vieta ir, kur mums vēl ko attīstīt, un tur mēs redzam tādus nākotnes plānus, ko mums pašiem mēģināt tur darīt, lai būtu, kur atbraukt turistam. Ko viņš varētu kaut ko tādu. Tā lielākā zelta oliņa, kas mums ir, ko mēs tā uzskatām, tā mums Rudzātu pagastā ir vidusskola. Rudzātu vidusskola, kur joprojām mums ir, un atļaušos teikt, ka tā ir viena no labākajām lauku vidusskolām Latvijā ar gudriem skolēniem un ļoti labiem skolotājiem. Šogad mēs uzrakstījām projektu un saņēmām atbalstu no Pasaules dabas fonda un uzbūvējām pie skolas siltumnīcu, lai bērni varētu mācīties, kā ekoloģiski audzēt tīru pārtiku. Un bioloģiskai daudzveidībai šogad pie skolas ābeļdārzā izmēģinājām arī, kā izskatās pļava, nevis gludi nopļauts mauriņš. Mums vēl ir 2 bitanieki un 2 saimniecībās aitas audzē.
Un tad mēs šitā skaisti to savu laivu airējam uz priekšu pāri visām likstām un neražām pasaulē. Un tad atnāk viens liels pārbaudījums priekšā mums visiem. Tas nav tikai mums, ja. Viens grib apgāst visas tās skaistās laivas vienā piegājienā, un mums tomēr jācīnās, un mēs nevaram palikt stāvēt te malā. Un tagad, redz, pateiks, ejiet visi uz pilsētu, priekš kam jums tas saulrietis un saulēkts un klusais miers un svaigais gaiss, ejiet. Es papētīju pēdējos 8 gadus Līvānu novadā tieši pagastu iedzīvotāju skaita ziņā. Tad tas kritums ir 150–250 cilvēku katrā pagastā. Jā, Rudzātos tie ir tikai 100, jo mēs zinām, ka atgriezās vismaz 70 jaunas ģimenes ar bērniem, jo viņi redzēja nākotni, mums ir tā skola, tā vieta, kur viņam ir mācīties, un viņš var iet strādāt citā privātā uzņēmumā, bet viņš redz nākotni tieši, ka tā ir saistīta ar Rudzātu vidusskolu, jā. Nu, kā laukiem ir jābūt, un ja ir kādas dzirdīgas ausis, jā, tad ir viņiem jāiestās tur augšā, kad, nu, tā reforma ir galīgi garām. Tas, ko viņi tur grib izdarīt, tas nav īsti pareizi, jā. Tāpēc mums laukos ir jābūt stipriem, jā, un tā mums ir jāiet uz priekšu. Citiem laukiem un par to, ka laukiem ir jābūt, lai jums te putniņi atgriežās ar vien vairāk un vairāk. Putns ir viena no visveidīgo kārtas putnu apakšdzimtām fazānu dzimtām. Šajā apakšdzimtā ir 112 sugas. Tās dzīvo un ligzdo uz zemes, un tās barojas gan ar sēklām un graudiem, gan kukaiņiem. Mājo krūmājos, mežmalās, lapu koku mežos, aizaugušās laukmalās un kultivētās lauksaimniecības teritorijās, bet augstajā sezonā arī apdzīvotu vietu tuvumā, tuvāk cilvēkiem. Šis nākošais putnis sākumā mums bija mazliet izaicinājums, tāpēc mēs arī uzreiz jums priekšā nepateiksim. Centīšos izlasīt, es ceru, ka pēc tam man smelteriem gluži nenoliņķos. Diktos Kuropatkijs smelteri. Irita Vaivode. Dikto Kuropatka. Nu, tā tur nebija rakstīts. Dikto Kuropatka. No sveiki vasali, no Latgalis, no smelterim. Man tāds jautājums, vai jūs saprotat, ko tad nozīmē Dikto Kuropatka? Mēs saprotam tagad. Tagad zinat, mēs neteiksim priekšā. Nesteiksit, jā? Nu, es zinām, no Diktām Kuropatkam smelteru stādījā vēl daudz palika, jā? Nu, kā jūs domājat, kas ir Kuropatka? Nē. Vistveidīgais, tās ir irbītes. Jā, mēs Latgaļā jau saucam par Kuropatkam. Jā, un kāpēc tieši irbītes? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka viņas smelteros ir. Viņas var bieži redzēt bariņos skrienot pāri ceļiem vai pa tīrumiem. Otrais tas, ka Kuropatkas visu laiku tusējas bariņos, mēs arī visu laiku bariņā. Un treškārt, protams, jūs zināt, ka irbītes ir ļoti izturīgas. Viņas var izturēt ziemas salu, sniegu, lietu, lielu salu un sniegpārslas, un tāpēc arī mēs, smelterieši, esam ļoti tādi, te jau ļoti bieži pieminēts vārds spītība, spītīgi. Esam ļoti izturīgi un cīnāmies pretī visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem. Nu, un mūsu pašlaikā smelteriešu galvenais uzdevums ir nosargāt to mūsu zelta oliņu. Un mūsu zelta oliņa ir mūsu skola. Jā, skoliņa Salas sākumskola. Nu, jau diemžēl gadu esam palikuši kā sākumskola, jo mūsu ciemiņš, es tā saprotu, laikam ir vismazākais no visiem, mēs esam pavisam maziņi. Bet ļoti forši. Runāt par skoliņu, protams, te var oponēt un teikt, ka laukos vēl jau skolas ir un kas tur tik īpašs, bet mēs jau vairākus daudzus gadus atpakaļ sapratām, ka laukos ar skolu vien ir par maz. Un tāpēc mēs piedalījāmies dažādos projektos, programmos, iniciatīvās, lai paskatītos uz to skolu mazliet no cita rakursa, no cita skatpunkta, un līdz ar to veiksmīgi šos gadus strādāt, mēs esam nonākuši pie tā, ka mūsu skola tagad ir smelteru multidaudzfunkcionālais centrs. Jo viss, kas notiek smelteros, viss notiek ar skolu, caur skolu un saistībā ar skolu. Tātad, protams, tā ir izglītība, interešu izglītība, tā ir pieaugušo izglītība, mūža izglītība, tas ir mūsu kultūras nams.
mēs tur kādus tik pasākumus neveidojam. Tas ir kaut kāds sociālo jautājumu, problēmu risināšanas punkts, kaut kāds sociālajā pakalpojumi. Tā ir tikšanās vietējiem iedzīvotājiem, 2 biedrībām, kas ir Smelteros. Tā ir tikšanās folkloras kopā un amatieru teātriem. Vai vienkārši, kur cilvēkiem satikties vieta. Protams, ka tie ir cilvēka resursi, jo tur strādā radoši un ļoti, ļoti gudri cilvēki. Telpas, mēs izmantojam tās telpas arī kāzām, krustībām, jubilejām, dzimtes sajietiem, jo mums ir ļoti skaista zāle, ļoti plaša teritorija, kā jau laukos. Protams, tie ir sadarbības partneri, kaut kādi kontakti, ko skola var ieteikt kaut kādiem vietējiem iedzīvotājiem un iniciatīvēm. Nometnes, sports, mums ir arī volejbola un futbola laukums, kas atbilst pilnīgi visiem izvirzītiem standartiem, tāpēc mēs varam jau tādas nopietnākas sacensības rīkot. Tusiņu vieta jauniešiem, bērniem, tur ir rotaļu atpūtas laukums, tad, protams, radošās darbnīcas dažādas. Pašlaik pieņemsim viena no kurapatkām, kas arī šodien ir ieradusies. Viņa ir atradusi stelles, kuras kaut kur ir stāvējušas, noputējušas, jo mūsu apkaimē neviens neprot, un tāpēc viņa šīs stelles ir dabūjusi mūsu skolā, un tagad brauc no malu malām cilvēki mācīties šo te seno arodu. Tā ka skola mums ir viss, tā teikt, Smelteru pasaules centrs. Un, protams, tā ir vieta arī sapņiem un idejām, jo, ja kādam vietiem rodas kaut kāda ideja, mēs nevienu ideju neatsviežam un nesakam, nē, sorry, tas nebūs tā. Viņi nāk uz skolu un saka, klausies, man šogad Jāņi tādi pašvaki nav, nebrauc gosti, nav ko darīt, ko darīsim. Ok, taisam kopējos Jāņus ciemata centrā, nav problēmu. Vai pieņemsim pagājušo gadu te sieviete atnāca, ka varētu tā kā teātri, gribas tā kā kaut ko darīt, ok, mums jau 2. gadu ir amatieru teātris, kas veiksmīgi braukā pa novadu. Un tādu piemēru varētu pieminēt ļoti, ļoti daudz, kad tiešām vietējie nāk, un mēs nevienu ideju neatsviežam, mēs meklējam iespējas, meklējam risinājumus, kā šīs smelteriešu idejas realizēt. Jā, un ja runājam par tādu kā vīziju, par nākotni, par mūsu skatījumu, tad mēs skolē vēl 2 funkcijas, tā kā varētu, tā jau mums skola daudz ko dara, bet vēl tā kā 2 funkcijas uz nākotni raugoties varētu viņai piedāvāt. Pirmais variants tās būtu bērnu nometnes, protams, mēs taisam nometnes ar nakšņošanu vietējiem bērniem, bet mēs varētu, tāda ideja ir, pilsētniekiem, tik ātri, Jēzus Marija, tev tik daudz gribēju pastāstīt, pilsētniekiem, rīdziniekiem par lauku dzīvi tādas nometnes organizēt. Mēs varam iemācīt slaukt govi, mēs varam parādīt, kā burkāns aug, kā sieras sienas, mēs varam aizvest uz mežu, ogot, sēņot. Mums ir plaša teritorija, tā ir tāda viena vīzija, ko mēs tā kā varētu nākotnē vēl piedāvāt. Otra vīzija - skola kā turisma objekts, jo pavisam netālu mums atvērās jauns turisma objekts Zelta Dibins, brauciet, skatāties, jā, un arī tur smelterieši, protams, tautu izklaidē, jā. Un kāpēc mēs nevarētu reklamēt savu ciemu un savu skolu, un arī mums ir tāda doma, kā skola, arī kā turisma objekts, ko mēs vēl pagaidām. Tas ir tā kā idejas līmenī, mēs domājam, vai tur kaut kādu sajūtu taku, vai zvēru dārzu, vai varbūt kaut kādas izklaidējošo programmu piedāvāt, vai radošās darbnīcas, ideju ir daudz. Kad nonāksim pie kopsaucēja, droši aicināsim jūs ciemos. Tā, tas ir par skolu. Vai. Tā, sadarbība, mums ir ļoti laba sadarbība ar mācītāju. Mums viņš ir jauns, atraktīvs, spēlē kokli, dzied, dejo, pats rīko pasākumus, nāk uz mūsu pasākumiem. Mums ir sadarbība starp dažādām sociālajām grupām un vecuma grupām. Jaunieši, bērni, vecāki, viss notiek, kas mednieki nāk ar saviem stāstiem, tad mums ir ļoti daudz jauno zemnieku no visa novada, Preļu novadā tas smelteri atrodas, no visa novada tieši smelteros ir visvairāk jauno zemnieku. Līdz ar to mums ir ļoti sakopts ciems, jo tik līdz atbrīvojas kaut kādā teritorija, tā momentā jaunais zemnieks to teritoriju paņem sev, sakop, apstrādā, mums tādu problēmu ar kaut kādām tādām nekārtībām nav, jo visi ir ieinteresēti. Tā, vai tā, tik daudz gribēju ko pastāstīt. Sadarbība, protams, mums ir ar lauku kopienu parlamentu, arī pēdējās sporta spēles, Latvijas kopienu spēles notika kur? Smelteros.
Jā, un arī pateicoties Selītskānītai, biju, redzēju, nav aizgāja. Mūsu bērni aizbrauca uz Īslandi, un mēs pierādījām, ka arī maza lauku skola var darīt ļoti lielas lietas un parādīt sevi pasaulē. Oi, vārdu sakot, mēs strādājam, darām un turpināsim darīt, un mēs ticam sev. Tas ir pats galvenais. Paldies! Paldies arī jums, un mazajām irbītēm. Jā, Tās ir lielākie putni zvirbuļveidīgo kārtā. Putni ir gudri un par tādiem tos uzskata jau no seniem laikiem. Dažas sugas dzīvnieku inteliģences IQ testos ieņem vienas no augstākajām pozīcijām. Un mūsu pēdējais stāsts šodien no gudrajām vārnām. Par gudrajām vārnām Vārmes pagasts Cedīte Krasnopa. Varbūt kā klēpī, tad varēs arī redzēt tieši saistē. Tā. Labdien, visapkārt! Jā, esmu Edīte un nāku no viskaistākās vietas Latvijā, no Kurzemes. Kuldīgas novads, Vārmes pagasts. Esam pusceļš starp Kuldīgu un Saldu. Tā kā mūsu pagasts ir, klausoties jūsu stāstījumos, tā kā vidējs, 970 cilvēki mums ir, bet mums arī pagastā ir, visa kā mums ir 2 veikali. Mums ir degvielas uzpildes stacija, mums ir doktorāts, mums ir aptieka, mums ir skola, mums ir bērnu dārzs, mums ir jauniešu centrs, mums ir zemnieksaimniecība garīši ar dažādiem, varbūt esat ēduši sautētie kāposti ar desiņām, dažādi dārzeņi. Svaigi, ziemai, konservēti, ļoti daudz. Lūk, un lieta tāda, ka mēs arī esam tāda kopiena, kura vēlas, lai mūsu pagasts būtu un mūsu pagasts būs, jo manuprāt, un ne tikai manuprāt, es domāju, ka daudzuprāt, mūsu zelta olas ir jaunās ģimenes un jaunas ģimenes, kuras atgriežas, lai vītu savu līgstu savā dzimtajā Vārmes pagastā. Lūk. Un esam rakstījuši projektus, mums ir tāds dabas objekts Omiķu grava, mums ir ūdenskritums pašiem savs, ar tādu klinšu atsegumu. Viens projekts tika realizēts, lai sakoptu šo vietu un lai viņa būtu pieejama un pieklājīgi pieejama tātad tiem, kuri vēlas iebraukt Vārmes pagastā un atpūsties ezera krastā. Ar piknika vietu. Tagad ir uzrakstīts nākamais projekts šai Omiķu gravai, kurš ir arī atbalstīts, un mēs atkal darbosimies tur. Tiks veidotas kāpnes, lai varam nokāpt līdz ezeram tā cilvēcīga lejā, nevis uz dupši šļūkt pa tā lejā. Lūk, tad pagājušā gadā tika realizēts projekts pie bibliotēkas, tika izveidota āra lasītava, jo bibliotēka atrodas ēkā, kur ir kopā ar bērnu dārzu, un no veciem krievu laikiem tur bija neapdzīvota tāda, kā jau zinat, tādas veļas žāvētavas bija, tāda tā kā necila tā ēka, un atjaunojām viņu, un tagad viņa ir āra lasītava. Mums ir arī skola, kā jau teicu, un arī mums ir Vārmes mūža. Un pie mūžas ir 3 ēkas - ērberģis, klēts un pati mūža. Mums ir liels, skaists mūžas parks. Mums ir barona kapenes, kuras vajadzētu atjaunot un kuras noteikti tiks atjaunotas. Tā kā Vārme, es domāju, ka Vārme tiešām ir viens no
viens no skaistākajiem pagastiem, ne tikai Kuldīgas novadā, bet Latvijā arī, jo savulaik viņš arī ir iegūjis sakoptākā pagasta nosaukumu. Mūsu cilvēks ar lielo burtu, nu jau viņš ir aizsaulē, bija Ilmārs Pilenieks, kuram neilgi pirms 2 nedēļām notika liels piemiņas pasākums, jo mums nav kultūras nama, bet mums ir liela, skaista liepu virs estrāde. Un šajā estrādē Zaļumballes vasarā izdaudzināts ne tikai pa Kuldīgas novadu, bet arī jau tālākiem novadiem no Saldus, Talsiem, Ventspils, Liepājas. Un šajā estrādē mums notika liels piemiņas pasākums tieši mūsu cilvēkam ar lielo burtu Ilmāram Pileniekam. Bija slavenas grupas, Roja, Ērglis, Andris Ērglis bija un vēl, tagad nenosaukšu visas šīs grupas, bet koncerts ilga 3 stundas. Bet cilvēki bija atnākuši uz 400-500 cilvēkiem, tā kā lūk. Vēl kas ir šeit pieminēja par nometnēm, jā, arī šajā gadā ir atbalstīts projekts un notiks nometne pagasta bērni, ne pagasta bērniem, bet Kuldīgas novadā dzīvojošiem bērniem, un arī viņi iepazīs pagastu, mēs iesim, staigāsim, mums ir baznīca, tātad arī uz šīm baronu kapenēm viņi uzzinās gan vēsturi, gan arī kā sakopt to, kā pielikt arī savu mazo vai lielo roku. Tā kā viss notiek un kā jau man šeit šī grāmata dzīvajā bibliotēkā ir vajadzīga dzīvā grāmata, un tāpēc tapa šī grāmata, kurā var redzēt to, kas ir mūsu pagastā. Tā ir vēsture, mijās ar digitalizāciju, jo šajā Mūžas parkā notika ļoti jauki pasākumi, kur uz sienas Mūžas ēkām gāja projekcijas gan par vēsturi, mums notika jauki tādi gaismas šovi, un es domāju, ka ja mums ir skola, un es domāju, ka mums arī būs skola, ka nebūs tā, ka laukiem skolas nebūs, bet Vārmeļu skola noteikti būs, un mūsu cilvēki arī ir patrioti savam pagastam, un ar lielu deksmi katrs pieliek savu ārtavu un nebaidās ne no kā, un kā jau te teica, visur ir spītīgi, arī mēs esam spītīgi, un kurzemnieki jau paši par sevi ir spītīgi. Tā kā paldies, brauciet uz Vārmi, laipni aicināti, un cerēsim, ka tiksim arī viedajos ciemos, jo rudenī rakstīsim atkal projektu. Mēs tagad drusciņi palikām aizstrīgas. Paldies! Paldies! Paldies arī jums! Jā, paldies! Jā. Un, jā, mēs esam noklausījušies 7 burvīgus stāstus, un es gribētu pateikt, no kā tad mēs esam savījuši šeit līgzdiņu. Un tā mūsu līgzdi ir diezgan plaša, un mums ir ļoti liels prieks, ka mēs to esam savījuši tieši šeit, šo sargsuņu ēnā, tad lai viņi sargā, un lai visas tās labās lietas, kas izskanēja, top vēl lielāks. Es esmu likusi kopā tādus vārdu savienojumus, kaut kas tāds, ko es esmu sadzirdējuši šodien. Tas, kas mūs visus vieno, un tas, kas mēs esam patiesībā, ir pozitīvs skatījums, lepnums, kopā darīšana un radīšana, aktīvi iedzīvotāji, kopā risinām, ejam uz priekšu, lieli lokāli patrioti, vēsture, tradīcijas, deksme, iniciatīva un smags darbs, visi kā viens, mēs varam. Pilnīgs kosmos, nestāvēt malā, laukiem ir jābūt, bariņā, bariņā, bariņā. Mums ir neticams un neiespējams, kā iespējams. Cilvēki ar lielo burtu, plašs interešu loks, zaļumballes, spītīgi, nākotnē raugoties, meklējam iespējas un risinājums. Viss notiek. Mēs visi
esam tik dažādi, bet kopā iedvesmot un iedvesmojoši. Jauda neatkarīgi no tā, vai dara kopiena kā atsevišķs cilvēku kopums, vai kopā ar pašvaldību, ar lielākiem projektu partneriem, pašu spēkiem vai rakstot projektus. Jūs visi, kas šodien šeit bijāt priekšā, jūs parādījāt, cik patiesībā krāsaina un dīžaina ir mūsu Latvija. Katrs no jums ir pelnījis mest varbūt sevī šo izaicinājumu un vēlreiz izcelt visas tās labās lietas, par kurām jūs šodien izstāstījāt mums, un rakstīt pieteikumu, lai iegūtu atpazīstamības zīmi Viedais ciems. Tieši tāpēc šis ir tas svinīgais mirklis, kad mēs paziņojam, ka jau 3. gadu biedrība Latvijas lauku fórums aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to viedumu atslēgās, piesakoties Viedais ciems 2023 atpazīstamības zīmei. Iniciatīva tiek īstenot ar mērķi atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus veidot aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvas risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Pretendēt uz atpazīstamības zīmi Viedais ciems 2023 ir aicināti ikviena Latvijas lauka aktīvā kopiena un ciems, aizpildot pieteikumu līdz šī gada 23. jūlijam. Anketa, kritēriji un sīkāka informācija no 16:30 atrodam Latvijas lauku fóruma mājaslapā un sociālajos tīklos. Kopienu pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, kuru veido ministriju pārstāvi digitalizācijas, dizaina domāšanas, vides ilgtspējas, līdzdalības, mārketinga un citu jomu eksperti, kā arī praktiķi no kopienām un vietējām rīcības grupām. Aicinam jūs izmantot tīklošanās un vakarēšanas laiku, lai jau padomātu par savu pieteikumu iesniegšanu, jo piekrītu savai kolēģei Dainai, jūs visi esat tā vērts, lai tur rakstītu un pieteiktos. Un vēlreiz es aicinu priekšā visu kopienu pārstāvis šeit uz vienu kopīgu bildi, kā arī uz tādu varbūt neformālu parunāšanos un vēlreiz lielu un sirsnīgu aplausu ikvienam no jums. Es domāju, ka to mēs tiešraidi varam beigt. Jā, tad visi, kas